Kopš es sevi atceros, man liekas, esmu visu laiku jaunatnes darbā. Jaunatnes darbā, ja nemaldos, strādāju jau 13 gadus tieši Jelgavas novada pašvaldībā, bet patiesībā tas aizsākās jau daudz agrāk, kad nodibināju savu sabiedrisko organizāciju, kad sāku organizēt pasākumus arī svētas pusē, un jau tolaik tie jaunieši pavilkās man līdzi. Es kaut kā spēju viņiem dot to enerģiju, lai viņi grib šeit atrasties, lai ir tā interese kaut kur arī doties vēlāk nākotnē. Ja nemaldos, Vētas pagastā vecuma posmā no 13 līdz 25 ir ap 240 jauniešiem, kas ir reģistrētie jaunieši. Skaits, ko es esmu sasniedzis, unikālais noteikti ir pāri 100. Un kā man izdodas viņus ieinteresēt, tas ir individuāls darbs ar jaunieti. Jaunietim bieži vien tas nav tas noteicošais, tur tā afiša, mēs tagad atnāksim, katru jaunieti jāuzrunā individuāli. Tas ir ļoti grūts darbs, patiesībā katram uzrakstīt privāti, katram piezvanīt privāti, vai tu šodien būsi jauniešu centrā, mums būs ļoti skaists pasākums, satiksi draugus. Un man liekas, tas ir tas faktors, kā es tos jauniešu arī ieinteresēju. Es viņiem izrādu interesi. Mūsu kā jauniešu centra misija ir sagatavot jauniešus lielajai dzīvē, sagatavot darba tirgumu. Ikdienā es pats jūtos kā jaunietis, lai gan vairs neesmu jaunietis, taču starp jauniešiem ir tā dzirksts iet un darīt un būt vēl labākam, jo es jauniešu centrā jauniešiem cenšos radīt to klimatu tādu, lai viņiem šeit gribētos atgriezties, lai viņi grib šeit atgriezties, lai viņi paši kaut ko grib īstenot savas idejas, savus sapņus, savas ieceres. Un, nu jā, un tad tāds es esmu starp viņiem.